Labdien! Mēs sveicam mūsu skatītājus ekrāna otrajā pusē un īpaši internetā. Jau 4. seminārā, online seminārā, ko organizē Krūtsvēža biedrība Vita, apsteidz vēzi ar veselību pratību. Šobrīd mūsu filmēšana notiek Latvijas onkoloģijas centrā, tuvu Gaiļezeram. Es aicinu pirmām kārtām iepazīties ar ķirurgiem, onkoloģiem, kuri šeit strādā un kuri vieš tik cilvēcisku, atstāja labu tādu cilvēcisku iespaidu un labu atmosfēru. Tāpēc es stādīšu priekšā šobrīd mūsu raidījuma un šīs semināra dalībniekus, krūts ķirurgu, doktori Kristu Arcimoviču, kura specializējās krūts ķirurgijā un ilgstoši jau strādā 5. nodaļā Latvijas onkoloģijas centrā. Turklāt es pateicos viņai arī par tādu atbalstu Krūtsvēža biedrībai, jo viņa šobrīd ieņēma to vietu, ko līdz šim veica leģendārā ķirurģija Sarmīta Baltkāja. Viņa palīdz biedrībai Vita. Tā kā šobrīd mēs runāsim ar viņu par krūts operācijām un par krūts rekonstruktīvajām operācijām mums vairāk skaidros medicīnas zinātņu doktors un plastiskais ķirurgs Jānis Zariņš. Kaut arī viņa darba vieta ir Gaiļezera vienā no augšējiem stāviem, bet viņš uz sarežģītām operācijām tiek paaicināts tieši uz Latvijas onkoloģijas centru. Pirms mēs sāksim sarunu par šīm krūts operācijām un krūts rekonstruktīvajām operācijām, es gribu painformēt, kā mēs daram pirms katra šī semināra. Kā tad pacientes atsaucās uz valsts apmaksātām mamogrāfijām? Kā tad jūs, dārgās sievietes, saņemot vēstuli, vai jūs aizejat? Tas attiecās uz sievietēm no 50 līdz 69 gadiem, vai tās sievietes visas izmanto un aiziet uz bezmaksas mamogrāfiju. Situācija nav tik spoža. Kaut gan viņa nav tik bēdīga, kā tā bija 22. gadā, kad tikai 22% sievietes, piemēram, Vidzemē, ir aizgājuši uz šo pārbaudi. Šobrīd šis procents ir kopā Latvijā 39%. Tas ir maz. Tas ir maz un vēl bēdīgāk, ja mēs paņemsim statistiku par Rīgu, dārgās ir rīdzinieces. Kur jūs esat? Tikai 30% uzaicināto rīdzinieču ir atsaukušies šiem ielūgumiem. Tikai 33%, tas ir mazāk nekā vispār visā Latvijā. Mums drusciņ labāk ir situācija Kurzemē, kur 51% sieviešu aizgāja uz pārbaudēm. 45% atsaukušies uz ielūgumiem Latgalē, 40% Vidzemē, bet Zemgalē tikai 36%. Lūk, un visu, ko mēs šodien runāsim par krūts operācijām, sievietes ņemiet vērā, jūs varat viegli izārstēt arī, ja krūts vēzis parādās, ja jūs agrīni diagnosticējat šo diagnozi. Lūk, šobrīd, lai mūsu atmosfēru tādu demokrātisku pataisīt, es gribu pajautāt, kā vērtē ārsti, onkoloģijas centra ārsti, kā jūs vērtējat, kādas mēs esam, kādas nāk pacientes, vai viņas ir zinošas, vai viņas ir bailīgas? Ļoti dažādi. Katrs pacients ir ļoti individuāli, ar individuālu attieksmi. Ir pacienti, kuri nāk uz konsultāciju kopā ar kādu no tuviniekiem, un jāatzīst, ka tas ir ļoti labs stāsts, ka sieviete neierodās pie ārsta mamologa vien pati, bet viņa nāk kopā ar kādu, kurš viņu atbalsta, kādu, kurš arī paklausās, ko ārsts stāsta, jo tajā brīdī satraukumā patiešām kaut kas var piemirsties, un tad ir ļoti labi, kad ir tas otrs cilvēks, kurš var palīdzēt atcerēties varbūt kaut kādus momentus. Bet es uzreiz gribu teikt, ka diagnoze vēzis, tā ir krīzes situācija, tas ir krīzes moments, kas nāk kopā ar šoku. Un atklāt sakot, sarunu tajā šoka momenta brīdī ir arī ļoti grūti izvest tādu ārkārtīgi racionāli. Tāpēc parasti šīs konsultācijas, pirms mēs uzsākam ārstēšanu, ir vairākas, kurā tad mēs pakāpeniski skaidrojam šo situāciju un mēģinam viņu risināt. Dr. Zariņš, kā jūs domājat, mēs kļūstam zinošākas? Es domāju, ka noteikti, jo lēnām, bet noteikti tā ir.
jo tā sadarbība starp dažādiem speciālistiem, arī ģimenes ārstiem, teiksim, primāri, un tas, ko pacients vai sieviete var atrast mēdījos, internetā, ir pietiekoši, lai vismaz kaut ko uzzinātu. Un, piemēram, tās pacients nokļūst tad, ja viņa sūta krūts ķirurgs. Ja mēs domājam un gribam sadarboties un tai sievietei veikt krūts rekonstrukciju vienā etapā, tā kā pirms tā vēža izņemšanas, tad arī tās kundzes atnāk, un tas ir viens stāsts. Bet otrs stāsts ir tad, kad tā sieviete atnāk jau sekundāri pēc pārcietas krūts operācijas, pēc pārcietas krūts noņemšanas un saņem tās terapijas, un viņa vēlas rekonstrukciju. Tā kā tās ir, varētu teikt, divas dažādas sievietes ar divām dažādām vēlmēm, prasībām un izpratni par to, kas sagaida. Bet katrā ziņā mēs esam atvērti un viss tiek izrunāts 1-2 konsultāciju laikā, lai tiešām ejot uz to tālāko ārstēšanas posmu, tā sieviete uzticās tam, ko mēs viņu plānojam darīt. Kā jūs vērtējat skrīningu Latvijā? Jo, ja būtu tāda situācija kā man, kad man diagnosticēja krūtsvēzi, var teikt pat 0. Īstenībā 1. stadijā, un tā atveseļošanas man bija faktiski gada laikā. Ja, neskaitot pēc tam, kad man vajadzēja to rokas tūsku noņemt, tas paildzināja to visu ārstēšanu, bet kādās stadijās atnāk sievietes? Jūs domājat par skrīningu? Jā, novēloti vai saulaicīgi diagnosticētas? Es domāju, ka ļoti labi ir šie centieni, ka skrīnings ir vajadzīgs. Kopumā pasaulē mamografijas skrīnings darbojās aptuveni 30 līdz 35 gadus. Tad faktiski šī ir pirmā vai otrā paudze, kurai mēs varam piedāvāt šādu ekskluzīvu iespēju būt pasargātiem un atrast vēzi iespējami agrīni. Skrīninga mērķis ir atrast audzējus, kad tie neliek par sevi manīt, ka tie nav taustāmi veidojumi krūtīs, kad sievietei nav pilnīgi nekādu sūdzību. Un lieku gribētu atgādināt, ka uz skrīningu tiek aicinātas sievietes, kuras ir veselas un kurām nav pilnīgi nekādu sūdzību. Man nebija nekādu sūdzību, tiešām. Jā, un tas ir arī skrīninga mērķis aptvert šīs veselās sievietes un atrast slimību iespējami agrīnā stadijā. Skrīninga aptvers mērķis būtu 70 līdz 75%, bet kā jau jūs minējāt iepriekš, mēs ne tuvu šo skaitli neesam sasnieguši. Es ļoti ceru, ka mums izdosies sasproties visiem kopā, sākt skrīningu pacelt augstā kvalitātes līmenī un sākt to patiešām organizēt. Un tad mēs būsim arī ļoti priecīgi, ja sievietes atsauksies, ja viņas uzticēsies, ja viņas rūpēsies par savu veselību, ja viņas atnāks un veiks šo izmeklējumu. Es varu no sevis pateikt, kas mani pamudināja vērsties pie ārsta, un viņš mani novirzīja uz mamografiju. Es sūdzējos ģimenes ārstam, ka man ir nogurums, man agrāk tā nebija. Es varēju tempā aizskriet līdz trolejbusam un aiziet vēl papildus darbā otrā, bet tagad es vairs tik ātri nevaru pasoļot. Un mani tā kā notur kaut kāds, tas nav nogurums, bet kaut kādi pinekļi kājas tur, es tik ātri neeju vairāk. Un tātad šis kopējais organisma rādītājs lika man vērsties pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsts bija dusmīgs, ko jums vajag? Ejiet uz mamografiju, varbūt tur kaut ko. Tā kā teikt, viņš no manis atbrīvojās, bet viņš skatījās ļoti pareizā virzienā un diagnosticēja agrīni. Un šeit arī gribētu piebilst, ka nebūtu nav tik daudz lietas, kas būtiski samazina mirstību. Tad mamografijas skrīninga ieviešana visos pētījumos, kad mēs skatāmies, mēs sākam skrīnēt sievietes, mēs paņemam šīs sievietes pēc 10 gadiem, salīdzinām ar populāciju, un mēs varam redzēt, ka šajā skrīnētajā grupā ir būtiski samazinājusies mirstība. Tātad tas ir tas, uz ko vajadzētu koncentrēties, ka šis ir veids, kā mēs varam sevi pasargāt no nepatīkamām situācijām. Un mēs varam procentāli pateikt šobrīd, cik atnāk novēlotās diagnozes ar krūtsvēzi, cik 1. 2. stadijā. Šobrīd mums ir jāatzīst, ka mums ir problēmas ar vēžu pacientu uzskaitu Latvijā, bet tāpēc mēs arī tā nevaram precīzi izteikties par cipariem.
kā Covid ir ietekmējuši šo situāciju, jo pēdējie dati ir kopš 2017. gada, kad Latvijā tika diagnosticēts pirmreizēji 1133 pacients, no kurām 30% bija lokāli izplatīti un primāri metastātiski audzēji. Tas nozīmē, ka audzējs jau bija skrējis kaut kur tālāk. Mūsu mērķis būtu tāds, ka mēs maksimāli iespējams cilvēkus varam atrast un uzsākt ārstēšanu agrīna krūtsvēža gadījumā daudz lielākā īpatsvarā nekā šobrīd. Un man šķiet, ka divos virzienos vispār gāja krūts ķirurģija pēdējā laikā gāja uz priekšu, jo vai palielinājās krūts saglabājošo operāciju skaits, ka tā krūts tiek saglabāta? Galvenā operācija, visbiežāk veiktā krūts onkoloģijā, ir krūts saglabājoša operācija, bet šeit gan ir patiešām jābūt ļoti uzmanīgam, jo svarīgi ir, kā audzējs pašā krūts dziedzerī aug. Vai tas aug kā viens veidojums, tad mums ir savi veidi, kā mēs varam to ietekmēt, lai pat pie liela audzēja izmēra mēs beigās varētu saglabāt krūti, bet ir audzēji, diemžēl, kuri aug arī dažādu mezgliņu formā, dažādās vietās krūtī, vai arī, piemēram, pavadošu plašu mikrokalcinātu zonu. Tad šeit gan mums ir jābūt ļoti godīgiem, un kādreiz arī pie agrīnām krūts vēža stadijām dēļ audzēja augšanas veida, tā rekomendācija no ārsta ir tāda, ka krūts ir jānoņem, bet tad mums ir atkal savas iespējas, kā mēs varam pacientam palīdzēt. Tātad, un otra, jaunā parādība, kad no sākuma sievietei, manā variantā un manā laika, tajā 2006. gadā bija tā, kā no sākuma operāciju veica, un tad bija ķimioterapija un tāda stārošana, tādi etapi bija pierasti. Bet šobrīd es saskaros ar tādiem gadījumiem, kad no sākuma ir ķimioterapija, tā saucamā neadjuvantā ķimioterapija, kura samazina to veidojumu, un tad ķirurgam mazāk ir klapat un var to krūti saglabāt. Vai tā ir? Neadjuvanta ķimioterapija, tā ir pirms operācijas ķimioterapija. Uz neadjuvantu ķimioterapiju katrs pacients iet ar savu konkrētu mērķi. Nebūtu nav tā, ka visi pacienti iet ar šo mērķi vienu lielu audzēju padarīt par mazāku. Visi krūts vēži nav vienādi. Mēs varam iedalīt varbūt tādās divās lielās grupās agresīvas krūts vēža apakštipus un mazāk agresīvas krūts vēža apakštipus. Tad viena no jaunākajām indikācijām šai neadjuvantai sistēmiskajai terapijai ir pārbaudīt dzīvē to, kā katra agresīva krūts vēža apakštipa gadījumā, pat pie agrīnas slimības, tieši konkrētās pacientes audzējs norēģēs uz ķimioterapiju. Jo šeit mēs iegūstam divas dažādas grupas ar pacientiem. Viena grupa, kur pacientam šis vēzis pilnībā izzudīs ķimioterapijas rezultātā, un pie nosacījuma, ja audzējs būs audzis vienā vietā, tad ķirurgs patiešām varēs izoperēt tikai to atlikušo audzēja gultni. Otrā gadījumā, tur, kur šis vēzis neadjuvants ķimioterapijas laikā neizzūd, mēs saprotam, ka mums ir darīšana ar tādu nepatīkamāku audzēja paveidu, un šie pacienti atrodas sliktākā prognostiskā grupā, bet mums ir papildus zāles, kuras mēs varam iedot un kuras ir Latvijā apmaksātas šiem audzējiem. Līdz ar to, ja mēs kādreiz pasteidzamies, bet mēs tā nedaram un izoperējam ātrāk, tad mēs pazaudējam šo svarīgo informāciju. Arī attiecībā uz operācijām kopš pagājušā gada janvāra mēs esam daudz priecīgāki nekā mēs bijām līdz šim saistībā ar šo rekonstrukcijas programmu. Var teikt, ka arī biedrība Vita kopā ar plastiskiem ķirurgiem, ar to ķirurgu asociāciju, mēs aktīvi, bet diemžēl veselus 12 gadus cīnījāmies par to, lai to programmu apmaksā valsts. Un sākam, bet lai mēs pabeigtu tēmu par pašu operācijas gaitu, vai sievietes pilnībā izprot, kas viņai būs un kas būs pēc tam, kas būs pirms operācijas, un vai ir pārvarējis tas šķēršļus, ka pirms operācijas vajag apmēram 6-5 analīžu rezultātus un izmeklējumus, lai
vispār atnāktu uz operāciju onkocentrā? Pirms tam. Tas sagādā grūtības, paildzina, zaudējumu laiku. Es gribētu teikt, ka nekad steiga nav īsti vietā, jo, lai mēs saprastu, ar ko patiesībā mums ir darīšana, mums ir ārkārtīgi svarīgi pacientu ļoti labi izmeklēt. Un tā nedēļa vai 2, varbūt kādā komplicētākajā gadījumā arī kādas 3, mums dod pilnīgu izpratni par pacienta sākuma stāvokli, par to izejas punktu, no kura mēs sākam. Jo faktiski uz šo brīdi Latvijas onkoloģijas centrā ir ārkārtīgi labi sakārtota krūtsvēžu pacientu plūsma. Pie mums visi pacienti sākotnēji dodas uz krūts diagnostiku, tur viņiem tiek veikta pamata izmeklējuma, paņemta biopsija. Tad lielākoties pēc indikācijām visiem pacientiem tiek papildus veikts vēl kāds no krūts funkcionāliem izmeklējumiem, tāds kā kontrasta mamogrāfija vai magnetiskā rezonanse. Un šeit es uzreiz gribu teikt, ka pacientam nekur nav jāiet, viņam pašam nekur nav jāzina. Mums ir krūts aprūpas māsa, mums ir krūts koordinators, kur patiešām saskaņojot ar katra pacienta situāciju, viņam tiek atrastas piemērotākais laiks šim izmeklējumam. Tad atsevišķos gadījumos mums nāk klāt vēl papildus izmeklējumu par audzēju sistēmiskas izplatības novērtēšanu, kas tiek nozīmēti tikai tad, ja ir indikācijas. Tie ir tādi kā kompjutera tomogrāfija plaušām un vēdru dobumam un skeleta scintigrāfija, vai atsevišķos gadījumos arī valsts apmaksāts PET-CT izmeklējums, pozitronu emisijas tomogrāfija. Tā kā to mēs visu pakāpeniski pacientam nozīmējam, pacients to visu iziet. Tad, kad mēs saņemam šo histoloģisko atbildi, tad, kad ir atbildi no visiem pārējiem izmeklējumiem, mums ir skaidrs, kas tālāk ir nepieciešams darīt. Un, ja pacients no multidisciplināras sanāksmes tiek sākotnēji virzīts uz operāciju, tad no konsīlija, ja? Visi pacienti tiek izskatīti vairāku ārstu sanāksmē. Jā, viens pats ķirurgs nepieņem vienpersoniski lēmumu. Man prieks par šo frāzi, kad jūs teicāt multidisciplināta komanda. Jā, mēs visi strādājam kopā, radiologi, patologi, krūts ķirurgi, ķimijterapeiti. Tad, kad ir šis te lēmums, ka pacientam ir indicēta operācija, tad, protams, mēs satiekam pacientu poliklīnikā, paskaidrojam to, ka operācija notiek vispārējā narkozē, dodam sarakstiņu, kas ir jāveic pirms operācijas, tas ir asins analīzes, elektrokardiogramma, un pacients tālāk nokļūst nodaļā. Tik sarežģīti vai vienkārši tas arī ir. Bet katrā ziņā pacientam pašam nekur nav jāiet, nekur nav jāpierakstās. Viss šis ceļš ir loģisks, sakārtots, un katrs nākamais izmeklējums seko iepriekšējiem, nevis tiek veikti izolēti un haotiski. Un ja mēs kādu nedēļu aizkavējamies šo izmeklējumu veikšanai, tas ir absolūti pamatoti un tas būtiski neietekmē onkoloģisko rezultātu. Vissvarīgākais būs tas, ka mēs pacientu ņemam uz ārstēšanu, kad visa situācija ir pilnīgi skaidra. Šeit es tikai vienu piebildīšu, vēršoties pie mūsu pašvaldības speciālistiem. Redziet, tādiem izmeklējumiem, kā arī mammogrāfijas izmeklējumam, es aicinu nākt sievietēm pretī un dot viņam, ja vajadzīgs, brīvdienu. Par to krūtsvēžu biedrība vēl aicinās visu šo gadu, lai mēs varētu tikt pie ātras izārstēšanas, labas diagnosticēšanas un pilnīgās atveseļošanas. Tātad, vēl attiecībā uz pašu operāciju mēs teicām, ka mums ir gan saglabājošā, gan krūts noņemšanas operācija. Kā jau es minēju, visbiežāk tiek veiktas krūts saglabājošas operācijas, bet atsevišķos gadījumos, kad audzēja augšanas veids ir tāds, ka mēs nevaram saglabāt krūts dziedzeri, tad var gadīties, kad ir nepieciešama krūts dziedzera noņemšana, jeb mastektomija. Gadījumos, kad mēs saglabājam krūts dziedzeri, tad mēs vienmēr brīdinam savus pacientus, ka šajos gadījumos gandrīz vienmēr ir nepieciešama arī staru terapija. Jo staru terapija, gluži tāpat kā ķirurģiska ārstēšana, ir lokāla ārstēšana, un staru terapija samazinās krūts vēža attīstības risku atkārtoti tajā pašā krūtī. Tātad šis mums ir jāņem vērā. Mastektomijas gadījumā, ja ir lieli audzēji, lielāki par 5 centimetriem, tādi, kur jau atbilst audzēju stadijai
T3 lokāli izplatīta krūtsvēža gadījumā, mums arī ir jāatcerās, ka mums vienmēr arī mastektomijas rēta būs jāapsturo. Un atsevišķos gadījumos, kad padusē tiek konstatētas metastāzes, tad atsevišķos gadījumos arī tur padus un citām reģionālajām limfmazglu zonām var tikt piemērota šī staru terapija. Tātad pievērš uzmanību pacientiem. Operācijas gaitā tiek izņemts ne tikai veidojums vai arī pati krūts, bet arī limfmezgli padusē. Jā. Tas tā vienmēr ir, kad tiek konstatēts invazīvs vēzis, tad mums ir jāpārliecinās par to, ka ne tikai klīniski un radioloģiski mēs neredzam metastāzes, bet mēs paņemam agrīnu krūtsvēžu gadījumā arī šo sargmezglu, kuru mēs nosūtam histologiem izmeklēšanai. Sargmezglis, jā. Tie varbūt arī kādreiz vairāk limfmezgli, kurus mēs nosūtam, kurus mēs saudzīgi izņemam no padus un nosūtam histologiem izmeklēšanai. Un tas mums palīdz saprast gan audzēja patieso izplatību, gan arī to, vai tālāk ir nepieciešams iejaukties vai nav. Kāda rakstura vispār ir pats audzējs? Ja? Cik viņš ir izplatīts? Nu, redz, tātad es gribu teikt un novēlēt sievietēm, varbūt, kam priekšā tāda operācija, manā gadījumā paduses mezglos man nebija nekādu vēža šūnu. Tātad šis arī labs iznākums, un arī, bet vienīgi, ka man bija jāsastopās ar to, es intensīvi toreiz dzeru ūdeni un mācījos sevi pati ārstēt, kad man roka tuska mezglu izņemšanas dēļ, ūdens vēl limfa neatrada savu ceļu, man roka pietūka. Un tad es tur gāju citu terapiju, limfodrenāžu, un dažu mēnešu laikā es atbrīvojos no tā, bet tas ir cita tēma. Es gan gribu piebilst, ka visbiežāk pēc sargmezglu biopsijas veikšanas, kad netiek izņemta visi paduses limfmezgli, limfostāze ir samērā reta lieta. Es varbūt piebildīšu, esam pieskārušies jau šai lietai, ka, ja tā limfostāze ir skārus to roku, tad sievietei jāzina, ka to var kontrolēt, to varbūt var apārstēt, un arī gadījumi, ka to var arī izārstēt, bet tas prasa, teiksim, pie pirmajiem simptomiem, pirmkārt jau pacietība, kā visā ārstēšanas procesā, un labu fizioterapeitu, rehabilitologu un ar kompresijas zeķiem, pārsējiem, limfodrenāžu, pareizu uzturu, šķidrumu balansu, tiešām to roku var atgriezt ļoti līdzīgos apmēros vai pat tādos, kā bija pirms operācijas. Bet es zinu, ka regulāri fizioterapeits jau bija nācis uz 5. nodaļu šeit un jānodarbojas ar vingrinājumiem uzreiz pēc operācijas, pēc iespējas ātrāk. Izstrādāt. Tad, kad ķirurgs atļauj. Jā, kad ķirurgs atļauj. Tad, kad ķirurgs atļauj, jā. Jā, tādā. Ja mēs par pašām operācijām jau izrunājām šo tēmu, mēs varam pāriet pie rekonstruktīvām operācijām, kuras gadījumos ķirurgs piedāvā krūts rekonstrukciju. Kādos variantos var to darīt? Drīkst? Faktiski pilnīgi visiem pacientiem, kuriem dēļ krūts izplatības pašā krūtī ir jāveic mastektomija, mēs vienmēr informējam, ka ir iespēja veikt arī krūts rekonstrukciju, un mēs informējam arī, kādā veidā tas konkrētam pacientam var tikt veikts. Jāatzīmē to, ka ļoti svarīgi ir tas arī, kāda tālākā onkoloģiskā ārstēšana tiek plānota, kurā etapā pacients atrodas. Jo kādu reizi ir tā vienmēr ir saruna pacientam ar ārstu. Un, ka kādreiz arī mēs uzreiz ārstēšanu neuzsākam ar rekonstrukciju. Piemēram, ja mēs zinām, ka tiek plānota tālāka staru terapija, bet tas jau, kā es minēju, vienmēr sarunā ar pacientu tiek rūpīgi izvērtēts un izsvērts. Tad uz šo brīdi Latvijas onkoloģijas centrā visbiežāk, ja mēs runājam par vienmomenta rekonstrukcijām, viena operācijā, kad tiek izņemta krūts un arī tiek veikta rekonstrukcija, visbiežāk mēs veicam un pacientiem piedāvājam 2 etapu krūts rekonstrukciju. Sākotnēji mēs veicam speciālu mastektomiju, saglabājot krūts dziedzera ādu, noņemam krūts dziedzeri, un tad ar šādu, to sauc par audu espanderi, mēs viņu ievietojam zem lielā pektorālā muskuļa.
tad pacients pie mums turpina nākt ambulatori poliklīnikā. Viņš atrodas šis audu espanderīts pacientā iekšā. Mēs caur viņa ādu metālisku detektoru atrodam, kur atrodas šis te konkrētais vārsts. Un viņā ar adatiņu, tā nav sāpīga procedūra, caurduram gan ādiņu zem ādu, gan muskuļu slāni, ieejam iekšā šajā portiņā un ievedam fizioloģisko šķīdumu šajā audu espanderā, vienlaicīgi sasniedzot nepieciešamo tilpumu, un tad jau tālāk nākamajā operācijas etapā mēs šo te audu espanderu ņemam ārā un ieliekam pastāvīgu implantu iekšā tajā krūtiņā. Bet šeit gan ir ārkārtīgi daudz nianses, par kurām mēs runāsim tad tālāk kopā ar doktoru Zāriņu. Šīs ir biežākās operācijas, kādas tiek veikti vienmomentā Latvijas onkoloģijas centrā. Tātad kopā ar krūts noņemšanu. Jā, bet tajos gadījumos, kad sieviete pie mums atnāk un viņai krūts ir noņemta jau iepriekš, kur nav saglabāta ādiņa, vai īpaši gadījumos ir veikta staru terapija, vai pašā sākumā jau mēs zinām, ka šai pacientei būs vajadzīga staru terapija, tad tie ir tie gadījumi, kur mēs vienmēr pēcinām doktoru Zāriņu un izvērtējam iespēju veikt krūts rekonstrukciju ar pacients pašas audiem, ar lēveriem, jo arī tas, ko pētījumi rāda, ka ilgtermiņa rezultāti ar šiem audu lēveriem pacientiem, kuriem vien to var piedāvāt, sniedz ļoti labus ilgtermiņa rezultātus. Bet es saprotu, ka tieši šī paša sievietes audu pārstādīšana noņemtās krūts vietā, tas ir sarežģītāka operācija. Doktors Zāriņš sastāstīs. Un faktiski tāda atbildīgāka no ārsta puses. Principā, varbūt ieskicējot sākumā, ka arī pie viena etapa rekonstrukcijā, manuprāt, tas būtiskākais, tas faktors, protams, ir pacients, vispārīgais stāvoklis, audzēja tas profils, bet tā būs laikam tā staru terapija, vai ne? Kas tomēr izvērtēs to, vai mēs tiešām darīsim tā vienā etapā, vai tomēr mēs pabeigsim onkoloģisko ārstēšanu un tikai tad veiksim rekonstrukciju. Jā, jo mēs varam uztaisīt skaistu krūti operācijas beigās, tas ir viena etapa, bet ja pacientei būs pēc tam paredzēta staru terapija, ja, tad tā krūts viennozīmīgi mainīsies un dinamikā prasīs noteikti kaut kādu sekundāru atkal operāciju iejaukšanos. Un tas ir faktors, ko ar to pacientu ir būtiski jāizrunā. Ja, ka mēs netaisam tāpēc, kad ir tā apstarošana, mēs pabeigsim onkoloģisku ārstēšanu, un tad mēs otrā etapā taisīsim to rekonstrukciju. Es tikai gribētu pajautāt, cik skaitliski aptuveni jūs varat pateikt, biežāk mums ir implanta ievietošana, no sākumā espandera un tad implanta ievietošana, vai biežāk ir iespēja palīdzēt sievietēm un veikt lēvera pārstādīšanu, audu ievietošanu? Es domāju, procentuāli šobrīd ir tā, ka espanders plus implants ir tās operācijas, kuras tiek visbiežāk veiktas. Ja, jo viņas, teiksim, dara lielākajā daļai pacienšu profilu, bet katrs gadījums ir izrunāts individuāli, un katrai pacientei ir savas vēlmes, ko viņa vēlas, un kāda ir onkoloģiskā terapija, prognoze un vispārējais. Bet espanders un implants, jā, procentuāli tās ir visbiežākās operācijas. Es priekš sevis gribu tā precizēt nedaudz. Tātad no sākuma mēs ievietojam tādu espanderu, un cik reizes vajag atnākt pie ķirurga, lai šo krūtiņas imitāciju, kā teikt, paplašinātu un lai viņš pieņemtu to apaļuma, to finālu. Tas ir ļoti individuāli. Tas ir atkarīgs no tā, cik liels audu espanders ir ievietots, cik liela ir pacientas krūts. Jo šeit es arī gribu piebilst, ja mēs runājam par vienu krūti, tiek operēta viena krūts, viena puse, tad pacients otra krūts ir tāda, kāda viņa ir. Un tad šis arī ir tāds ārkārtīgi svarīgs punkts, ka ar audu espanderiem un implantiem mēs varam atjaunot krūti tā, ka viņa stāv atbilstoši implanta veidam. Bieži vien sievietēm, īpaši pēc 50 gadiem, īpaši, ja viņas ir zīdījuši bērniņu ar krūti, krūtis ir ptotisks, un tad vienmēr ir jāpatur prātā, kā mēs varam to otru krūtiņu
izveidot līdzīgāku šai rekonstruētai krūtī. Un tas vienmēr, te nebūs viena tāda izcilākā metode krūts rekonstrukcijām. Katram savu būs. Te būs katram savu, un ļoti svarīgi arī būs ārkārtīgi daudz šie Dr. Zariņš jau pieskārās pacientu faktori. Cik pacientei ir biezs ādas, zemādas, taukaudas slānītes. Mums ir pa centimetriem sadalīts kādam biezumam, ko mēs varam piedāvāt. Vai pacienti ir smēķētāji, vai pacientei ir liekais svars, vai pacientei ir cukura diabēts. Jo te vienmēr tas stāsts būs tāds, kad kas pacientam ir svarīgi, ir pacienti, kuri nevēlas, lai viņiem tiktu ievietot implanti, svešķermeņi, un tad tā saruna vienmēr ir jāņem vērā pacienta, gan objektīvie, gan, protams, arī pacienta subjektīvais viedoklis, ko viņš vēlas vai ko viņš nevēlas. Un tad ir tas, pats svarīgākais ir tas, ka mēs varam strādāt komandā, ka mums ir komanda, kur katrā brīdī atnāk, tiek pieaicināts, Bet minimāli, ja arī neliela krūts, tad varbūt viņu jāatnāk 2 mēnešu laika un 2 reizes tiek iepilkt. Tas ir minimāli. Nē, tā nav. Tas ir vairāk. Tas ir vairāk. Mēs parasti ar visiem pacientiem, kuriem mēs veicam rekonstrukcijas, ļoti labi iepazīstamies, jo vidēji, ja mēs ievietojam 400-500 ml lielu espandu, parasti solis ir 50 ml. Līdz ar to var parēķināt, cik tās ir ambulatori reizes. Kad pacients, mēs pacients iepazīstam ļoti labi gan ambulatori, gan mēs redzam arī, kā notiek šī brūces cīšana. Un ļoti pakāpeniski tā krūtiņa, tā kā āda aug atbilstoši. Iegūst savu formu. Un, laikam man ir jāpiebilst, ka arī otrās krūts rekonstrukcija vai viņu pareizi jānosauc simetrizācijas operācija, ja? Arī valsts apmaksā šo etapu arī. Vai tādi gadījumi ir zināmi? Otrās krūts simetrizācija? Protams, ir tā, ka tas ir izcils sasniegums, ka šobrīd ir valsts apmaksāta krūts rekonstrukcija, bet tas, kas ir miglā tīts un par ko mēs paši spriežam un droši vien, kas būtu tālāk jācīnās, ir tieši tā otras krūts simetrizācija. Vai arī to, piemēram, kas notiks pacienti pēc 5-10 gadiem, ka, piemēram, tam ievietotam implantam izveidosies kontraktūra. Jā. Kas tas ir kontraktūra? Izveidojās tāds saistaudu biezs slānīts apkārt implantam, un viņš var to krūti sākt deformēt, vai viņam var sākt kļūt sāpīgi. Un, ja mēs paskatāmies Skandināvijā vai Centrāla Eiropā, tad visas šīs sekundārās korekcijas tai pacientei visu mūžu garumā ir valsts apmaksātas. Jā. Tāpēc, citās valstīs. Tas ir tas, uz ko arī mums jātiecās, lai mēs skaidri zinām, jā, ka pacientei gan simetrizācija, gan vispārējās korekcijas, kas būs nākotnē nepieciešams, ka viņas arī būtu valsts apmaksātas. Protams, mēs šobrīd tās operācijas arī tiek veiktas, ja, jo ir situācijas, kad nevar uztaisīt tādu krūti, kāda ir otra, ja viņa ir noslīdējusi. Vai arī tas arī nebūtu estētiski gan pacientei. Un protams, ka bieži vien tā nav viena operācija, lai mēs sasniegtu tiešām labu un lielisku pat rezultātu. Bieži vien tās ir 2-3 operācijas. Mēs runājam par pēdējo beigu etapu, ka mēs pat varam uztaisīt krūts zirnīti. Ja, tā pārastā ir 2., 3. operācija, lai tiešām nobeigtu to visu ārstēšanu. Bet to pacientam izrunājot, un tad tas viss tiek saskaņots dinamikā. Minimālais tas ir pusgads, kad notiek pilna krūts rekonstrukcija. Bez zirnīša vēl pagaidām. Tā varētu būt. Es atturētos minēt kādu konkrētu skaitli, jo tas ir ārkārtīgi individuāli. Tas ir jāņem vērā, kurā onkoloģiskajā etapā pacients atrodas. Jāņem vērā, kāda ir bijusi brūces dzīšana. Jāņem vērā, kas ir izdarīts pirmajā etapā, jo tagad arvien vairāk arī ir šīs iespējas ar dažādām papildus, mazāk, varbūt, ja tā var teikt, invazīvām metodēm, kad ar šīm tauku iešpricēšanām, jeb lipofīlingu mēs labojam vēl kādus. Lipofīlings, tas ir tauku papildus ievietošana, ja? Iešpricēšana, jā. Tur arī kādus defektus, kas varbūt ir izveidojušies pirmo operāciju rezultātā, var labot ar šādām metodēm. Līdz ar to katram pacientam tas rekonstrukcijas plāns ir ļoti individuāls. Un pats svarīgākais ir tā komunikācija ar pacientu, kas katram pacientam ir svarīgi ņemt to vērā. Un kādas ir tagad plastiskiem ķirurgiem jautājums, kā
sievietes pašas, vai viņas ir gatavas tādam pacietīgam darbam, sadarbībai ar ķirurgiem, vai viņas izprot, un šeit es gribu pajautāt, vai sievietes gatavas atteikties no smēķēšanas, lai tā krūts sadzītu? Jā, nu, varbūt uzreiz atbildēšu par to smēķēšanu, ka, ja mēs runājam par krūts rekonstrukciju ar saviem audiem, kas nozīmē audu transplantāciju viena ķermeņa ietvaros, tātad mēs paņemam audus no vēdera vai no kājām vai no dibena rajona, un uz maziem smalkiem asinsvadiņiem mēs viņu pārvietojam uz krūšu kurvi, kur tie asinsvadi tiek šūti pie krūšu kurvi, artērijas un vēnes. Un smēķēšana ir ļoti praktiski viens no nozīmīgākiem faktoriem, kas varētu ietekmēt to dzīšanu un palielināt tos riskus, ja tā pacients smēķē pirms operācijas vai arī uzsāk smēķēt, nezinu, slimnīcā atrodoties vai pēc. Bet jāsaka, tās sievietes, kuras atnākušas un tiešām vēlas veikt krūts rekonstrukciju, parasti viņas, ja smēķē, tad viņas pārtrauc smēķēt. Tas ir ļoti svarīgi, bet to visu jāpastāsta, jāizrunā. Un tad jau, kā doktori minēja, katrai pacientei var izvēlēties tiešām individuālu risinājumu, jo tās iespējas ir tik dažādas, no vienkāršākās metodas līdz kaut kam sarežģītākai, ar implantu, bez implanta un izmantojot savus audus. Varbūt jūs varat kādu piemēru minēt no jūsu pēdējās prakses, kad bija kaut kāda izcila operācija vai kaut kas detalizēti tāds raksturīgs un sievietes psiholoģiju mainošs? Pagājušajā nedēļā bija Gaļezerā man paciente, kura bija uzvarējusi krūts audzēju jau gandrīz 10 gadus apakaļ. Un viņa bija nobriedusi, ka viņa tiešām vēlas to krūts rekonstrukciju, bet viņai bija jāveic abu krūšu rekonstrukciju. Tas nebija, teiksim, viena krūts, tās bija abas. Un katra krūts atkarībā no tā audzēja bija saņēmusi savu ārstēšanu, vienai bija apstarošana, otrai nebija, līdz ar to tas izaicinājums arī man un komandai bija uztaisīt tā, lai arī krūts gali viņai bija saglabāti, lai viņi stāv vienādi un izgriezt vecās rētas un aizvietot ar jauniem audiem. Un tad pagājušajā trešdien mēs apmēram 9 stundu ilga operācijā viņai veicām abu krūšu rekonstrukciju, izmantojot kopējā audus operācija no kājas. abas krūtis. Jā. Izmantojot audus no augšstilbu iekšējām virsmām un tādējādi veicām abu krūšu rekonstrukciju. Un pacienti ir absolūti priecīga, laimīga. Viņi var aptaustīt, sajust, tie audekli ir silti, savējie, par ko daudz pacients priecājās. Un tā pacienti jau dodās mājās. Varam akcentēt, ka arī pēc 50 gadiem, pēc 60 gadiem, kad ja sievietei krūts izmērs ir liels un viņa pazaudēja vienu krūti, viņai varētu rasties komplikācijas mugurkaulā, un viņa var iedzīvoties invaliditātei tieši mugurkaula sāpju dēļ. Bet ja šajā gadījumā viņai tik tiešām tas ir medicīniskā nepieciešamība rekonstruēt krūti. Un varbūt to otro krūti var simetrizēt, veidojot varbūt mazāk izmēra, bet saglabāt to mugurkaulu, saglabāt viņas veselību. Kā šajā gadījumā rīkojas ārsti? Es domāju, ka tās krūts rekonstrukcija nav tikai medicīniska indikācija, tā tomēr ir sieviete. Un tā gan ir sociāla, gan personiska indikācija viņai pašai, ģimenei, apkārtējiem un pašapziņai un sabiedrībai kopumā. Bet vecums, cipari, jā, tas praksē rāda, ka tas nav noteicošais, jo arī virs 60 gadiem esam veikuši rekonstrukcijas ar implantu un lēveriem vai tikai mikrovaskulāriem lēveriem. Un tiešām, ja sievietes ir motivētas, līdzestīgas, nedrīkst atmest ar roku. Un nesmēķē. Un viņām tiešām nav blakus slimības, kuras izrunājot ar anesteziologu, mēs saprotam, ka to operāciju mēs varam veikt. Ja? Tad praktiski nav nekāda kontraindikācija, lai mēs neveiktu. Vecums nekad nav noteicošais viens pats. Visi jāskatās kopumā un ļoti, ļoti individualizēti. Gribu pateikt mūsu sievietēm, kad Krūtsvēža biedrības Vita mājaslapā, gan youtube.com slīpsvītra biedrība Vita, gan mūsu Facebook lapā var atrast filmu, ko uzfilmēja mikroķirurģijas centrā jūsu pacienti, kuri noņēma arī abas krūtis. Un tur ar tulkojumu gan krievu valodā, gan latviešu valodā var noskatīties 2 video filmiņas. Un tas noskaņojums, kad sieviete nezina neko, tikai nobijusies, un līdz tam, kad viņa jau
ārstēšana ir veikta un rekonstrukcija ir pabeigta, kāda šī sieviete izskatās, kāds viņas noskaņos. Viņa ir 6 bērnu mamma, dzīva, pārliecināta un dzīvot griboša. Tātad paskatieties mūsu biedrības mājaslapā šo video filmu, un šobrīd es mikroķirurgiem gribu pajautāt tātad jūsu ceļa vārdi mūsu sievietēm. Es domāju, ka varbūt tās jāsāk ar to, ka tas skrīnings ir jāveic pašām sievietēm, to, ko rekomendē 1 reizi mēnesī, sievietēm pašām būtu jāveic savs skrīnings, ja, un ja tiešām krūtī tiek sataustīts kāds bumbulīts, nekavējoties jādodās pie ārsta. Vai, ja tu redz kaut kādas ādas ievilkums, arī jādodās pie ārsta. Tas būtu tas pats primārākais, ko pats sieviete var izdarīt. Paškontrole. Otrs ir droši vien pārmantotība, gēni, ja, kas arī jāsako līdz tam, ja ģimenē kāda mirējam pie speciālista, analizējam, jātaisa profilaktiska operācija vai nav jātaisa. Ja. Trešais tā tad ir skrīninga mamogrāfija, un droši vien vēl ko var piebilst, ko es 2 gadu atpakaļ bija tāda krūts veselības diena, un tajā laikā tas, ko es rekomendēju, bija tas, ka varbūt vīrieši, kas tam sievietēm ir blakām, ka viņiem arī jāsako līdzi savas sievietes, mīļākās draudzenes, meitas, māsai, ja, ka esam klāt, esam saprotoši, ņemam viņas pie rokas, palīdzam, atbalstam un aizvedam uz to skrīningu, lai tiešām tās agrīnais vēzis tiek atklāts arvien agrīnāk. Vieglāk ārstējams. Un tas nenozīmē, ka būs jāpārcieš smaga operācija, bet to var izdarīt tikai tad, ja tiešām agrīni tas tiek atklāts un tas skrīnings darbojās. Es vēlētos iedrošināt sievietes nebaidīties, būt drosmīgām, nākt uz izmeklējumiem. Mēs šeit visi katru dienu nākam un esam šeit, lai jums palīdzētu. Un agrīnas krūts vēzis, īpaši tāds, kurš nav taustāms, kuram nav izpausmes, ir ļoti labi ārstējums, ar ārkārtīgi labiem rezultātiem. Un, arī pēc šīs diagnozes mēs varam jūs izārstēt, jūs varat atgriezties savā dzīvē. Jā, un arī sievietēm, kurām ir diagnosticēts lokāli izplatīts vēzis, es gribu jūs iedrošināt, ka uz šo brīdi sistēmiskas terapijas iespējas Latvijā ir patiešām labas, ir patiešām sakārtotas, un arī šajos gadījumos nebūtu nav tā, ka viss ir slikti vai neko nevar labot. Nē, tā nav. Mēs varam jūs ārstēt, un arī šeit varam redzēt ļoti labus rezultātus, un ka pacienti ilgstoši nāk pie mums uz kontrolēm. Un īstenībā jau par to arī mēs esam vispriecīgākie pēc ilgāka laika satikt savā poliklīnikā pacientus, kuri turpina dzīvot, ir apmierināti ar savu dzīvi, turpina iedrošināt citus cilvēkus nākt izmeklēties. Un tas laikam arī ir tas mūsu lielākais darba novērtējums. Ar lielu pateicību es gribu vēlreiz stādīt priekšā mūsu ķirurgus, ķirurgi Darteri Kristu Arcimoviču un mikroķirurgu Jāni Zariņu, un pateikt, ka nākošajos krūtsvēža vai semināra cikla tēmās mēs izskatīsim septembrī tieši sistēmisku ārstēšanu, ķīmijterapiju, un oktobrī būs staroterapijas jautājumi. Tā kā sekojot mūsu turpmākiem raidījumiem un semināriem, un šobrīd es gribu pateikt paldies par uzmanību un iet uz mamogrāfiju.